Tātad šodien es parādīšu savu pēdējā laika mīļāko make-up rutīnu, un mēs parunāsim arī par to, kāpēc es iesāku šo kanālu, kāds ir mans mērķis, mana motivācija, un tā kā šī ir arī pamācība, es centīšos runāt arī par tiem produktiem, kurus es izmantoju. Tā kā sāksim! Pirmkārt, es savākšu matus, lai netraucē. Man te ir spogulis, tā kā ja es skatos uz šejieni kaut kādā brīdī, tad tas nav tāpēc, ka es šķielēju. Vai esmu dīvaina. Tātad šī ir tā bāze, ar kur es strādāju. Lūgums ignorēt manu iekaisušo lūpas kaktiņu. Ziniet, tik kā bija tas trends, kur tu taisi krāsojies tā kā slavenība, kurai ir līdzīgs izskats kā tev. Un es pamēģināju taisīt Dua Lipas make-upu, jo viņai arī ir tumša matu un tumšs acis un tumšs uzacis. Un šis ir tas make-ups. Tātad man uz lūpām ir nedaudz Nivea lūpu balzāms. Man patīk pats produkts, bet man nepatīk šis iepakojums, jo viņš tā kā iet uz iekšu, kamēr tu viņu izmanto. Manuprāt, Nivea varētu atļauties nedaudz labāk iepakojumu, it īpaši par to cenu. Man liekas, viņš ir tuvu 5 eiro. Vēl man uz ādas ir CeraVe krēms. Man ļoti patīk šis krēms, jo viņam ir ļoti ūdeņaina konsistence, viņš ir ļoti viegls, un līdz ar to viņš ir perfekts tieši zem kosmētikas. Ja tava kosmētika bieži izskatās šāda, viņa ir tā kā atdalās uz tavas sejas, tas varētu būt tāpēc, ka tas krēms, ko tu liec zem kosmētikas, ir pārāk biezs un bagātīgs, kas ir forši, bet es ieteiktu to izmantot vairāk naktī. Es sākšu ar šo Essence Skin Tint. Viņš praktiski ir beidzies. Man ļoti patīk šis produkts. Viņam ir tik dabīgs izskats uz ādas, ko es arī parādīšu. Un viņā ir UV filtri. Viņš ir SPF 30. Tātad, kāpēc es vispār esmu šeit? Sāksim ar manu personīgo iemeslu, kāpēc es vēlējos taisīt YouTube video un taisīt YouTube video tieši latviski. Man riebjas un ļoti nepadodas runāt vienai, kad visa uzmanība ir uz mani. Un vienmēr skolā, kad bija kaut kādas prezentācijas, arī mana bakalaura aizstāvēšana vai ZPD aizstāvēšana vai jebkura lielāka vai mazāka prezentācija, man nebija nekāda problēma ar tiem, jo es vienmēr biju sagatavojusi runu vārds vārdā, uzrakstījusi visu no pirmā teikuma līdz pašam pēdējam. Līdz ar to, tad, kad kaut kas noiet greizi vai es apjūku, man vienmēr ir zināms nākamais teikums, kuru es teikšu. Tāpēc man it kā nebija nekāda problēma ar prezentācijām un runāšanu, publisko runāšanu, ar ko daudziem cilvēkiem mēdz būt kaut kādas problēmas. Bet ar savām pirmajām problēmām šajā ziņā es saskāros, kad es biju darba intervijā. Un tā ir vieta, kur tu nevari sagatavot runu. Tev uzdod jautājumu, un, protams, tu vari izdomāt kaut kāds atbildes tiem jautājumiem, bet tev var uzdot jautājumu, un tev ir jārunā dabīgi. Un es sapratu, ka es vienkārši nespēju normāli atbildēt uz jautājumu. Tāpēc, kas notiek? Es sāku runāt, man uzdod kaut kādu jautājumu, teiksim, kāds bija pastāst par kaut kādu momentu, kad tu izrādīji savas līderu prasmes. Pieņemsim, vai ne? Un pat ja man galvā iešaujas ideja, tam stāstam visticamāk ir kaut kāds fons, kaut kāda fona informācija, kas man ir jāpastāsta. Kad es sāku runāt, es pasaku kaut kādu pirmo teikumu, un pienāk brīdis, līdz es saprotu, ka apkārt ir klusums, visu uzmanību ir uz mani. Man nav nekas no kā atspērties, kā iepriekš, kaut kāda sagatavota runa. Un tad visas šīs domas grozās manā galvā, un paralēli grozās arī domas par to, ko es vēlos pateikt. Tajā pašā laikā man ir jāizfiltrē tās domas, kuras es vēlos teikt skaļi. Un tajā brīdī es vienkārši tik ļoti apjūku,
ka es pēc iespējas ātrāk gribu tikt prom no šīs situācijas. Tas pārvērš vienkārši par, jā. Un es tā arī nekad nepabeidzu savu domu, un līdz ar to visas manas atbildes ir ļoti saklas, nogrieztas un vienkārši sliktas. Es esmu sapratis, ka tā ir problēma, un tas ir kaut kas, pie kā es ļoti vēlos piestrādāt. Es vēlos runāt pašpārliecinoši, un arī es vēlos pierast pie tās idejas, ka es runāju skaļi, apkārt ir klusums, un esmu tikai es un manas domas, un viss ir kārtībā. Es varu pabeigt savu domu, jo es nenobīstos, un es nevaru iedomāties labāku treniņu tam, kā YouTube video veidošana. Tas ir tas iemesls, kāpēc es vēlos, pirmkārt, personīgs iemesls, kāpēc es vēlos veidot YouTube video. Pat ja viņus neskatīsies neviens, man ar to pietiek, jo tas ir pietiekami labs treniņš priekš manis. Es šoreiz neizmantošu konsīleri, jo mans vienīgais konsīleris ir ļoti, ļoti bāls, un es jau izskatos diezgan bāla, un patiesībā šis make-up ir diezgan bronzīgs. Es uzlikšu dubultu kārtu uz saviem milzīgajiem riņķiem. Es ļoti bieži nedaru šo, es nelieku papildus kārtu, jo viņi ir tik izteikti, ka viņi tur praktiski būs vienmēr, un nav īsti jēgas likt kaut kādu biezu kosmētikas kārtu uz viņiem, jo tagad es pabeidzu savu kosmētiku, es neuzskatu, ka tā ir tā lieta, uz kura vēršas vairāk uzmanības. Un es nezinu, kas ir šis. Varbūt tas ir kaut kāds pigments no tā krēma, kas atkal ir atdalījies. Tā ir viena lieta par šo produktu, kas man nepatīk, ir tas, ka viņš atdalās savā iepakojumā. Un man ir ļoti savs āda apdēga, un patiesībā es teicu, ka man ļoti patīk šis produkts, bet šodien nav man labākā diena. Viens iemesls, kāpēc es aizvien izmantoju šo, kaut gan viņš ir atdalījies un tūlīt beigsies. Pirmkārt, es vēlos izmantot to, kas man ir līdz beigām, un otrkārt ir novembris pašlaik, bija melnā piekdiena, un tāpēc es gaidīju atlaides Yes Style, kas, tiem, kas nezina, ir korejiešu kosmētikas internetu veikals, un es tur nopirku ļoti daudzas lietas, kuras es nevaru sagaidīt arī parādīt jums, un sniegt kaut kādas atsauksmes, un es esmu pamatīgi nosmērējusi savus aizkarus. Šoreiz es izmantošu ļoti daudz krēmveida produktus, un pirmais būs kontūra, šis ir no NYX. Diezgan labs produkts. Šis varbūt, manuprāt, nav pietiekami vēss, jūs redzēsiet priekš kontūras. Es ikdienā parasti netaisu degunu kontūru, bet šī ir tā kā pamācība, un es vēlos uztaisīt tieši to pašu make-up, kas man bija video, kurus es liku no sākuma. Es ļoti reti taisu degunu kontūru, tikai un vienīgi tāpēc, ka man ir ļoti liels deguns, un man liekas nedaudz smieklīgi zīmēt viņu ļoti mazu un izlikties, ka viņš ir mazs. Nākamais punkts tam, kāpēc es taisu video arī tieši latviešu valodā. Es ikdienā redzu ļoti daudz influencerus un satura veidotājus šādā veidā runājot angliski, un tāpēc tā ideja par runāšanu angliski vienam nesarunā ir nedaudz dabīgāka nekā latviešu valodā. Un es vienkārši vēlos patrenēties runāt latviski viena, kā es minēju, un censties neizmantot kaut kādus pārāk daudz iestarpinājumus, jo tad, kad es runāju ikdienā ar draugiem, tā bieži notiek, es bieži izmantoju kaut kādus iestarpinājumus vai pat pilnas teikums angļu valodā, it īpaši sarakstoties, un es zinu, ka tā dara ļoti daudz jaunieši. Bet, manuprāt, tas ir tas iemesls, kāpēc mums ir vairāk šis jādara un vienkārši vairāk jārunā latviešu valodā. Un mēs visi, it īpaši dzīvojot rietumsfērā, uztveram ļoti daudz satura informācijas angļu valodā. Es personīgi skatos filmas angļu valodā, lasu grāmatas angļu valodā, sociāli mediji visi ir angļu valodā, viss YouTube ir angļu valodā. Un, ja šī ir tā viena vieta, kur es varu atnākt un
ne tikai papildināt to latviešu valodas saturu krājumu sociālajos medijos priekš citiem cilvēkiem, bet arī vienkārši sev, tad tas man liek justies labi un pašpietiekami. Es šo pabeigšu, neuztraucieties. Ja mēs runājam par to, ka varbūt kāds varētu arī skatīties šos video, tad es labprāt būtu šis kanāls, es gribētu, lai šis kanāls ir vieta, kur vienkārši tajā visā milzīgajā galvas mežģī ar sociālajiem medijiem tikai vienīgi angļu valodā, ja šī ir tā viena vieta, kur kāds jaunietis, kurš uztver visu saturu angļu valodā, var atnākt un paklausīties, kā kāds vienkārši pļāpā latviski, tad tas ir forši, manuprāt, un tas ir noderīgi. Nākamais produkts, ko es izmantošu, ir bronzeris, un kaut gan ārā ir ziema, es būšu diezgan dāsna ar to, cik daudz bronzeris izmantoju, jo Dua Lipa, man liekas, viņai ir daudz tumšāka āda nekā man, un līdz ar to viņa pat ir arī bronzerīgāka. Līdz ar to viņas make-up arī ir diezgan tumšāks, bet es centīšos to pielāgot savam ādas tonim, protams. Viena lieta, kas mani ļoti iedvesmo runāt par to, cik nenormalizēti tas ir jauniešu vidū uzņemt saturu latviešu valodā, ir tas, ka, man kopš 12 gadu vecuma, tā kā gandrīz 10 gadus ir paticis K-pop, un, protams, es aizvien skatos koriešu televīzijas šovus, es nejauši pieskaros zodam, koriešu seriālus, jeb K-dramas, aizvien to visu skatos, man aizvien tas viss interesē un patīk, man ļoti patīk Dienvidkorejas kultūra un tik ilgu laiku interesējoties par to, es diezgan daudz ko esmu uzzinājusi un pamanījusi, un mans ļoti tāds izteiktais mans ļoti izteiktais novērojums par Dienvidkoreju un dienvidkorejiešiem ir tas, ka pat jaunieši Dienvidkorejā nerunā angliski. Un kāpēc viņi nerunā angliski? Kāpēc viņi, ne visi, protams, ir cilvēki, kuri ļoti labi zina angļu valodu, bet tas iemesls, kāpēc cilvēkiem nav jāzina angļu valoda vai nav jāzina nevienas svešu valoda, viņiem ir savi youtuberi, savas filmas, savas grāmatas. Tas šķiet tik interesanti, un es domāju par to, kāpēc mums ir tik zema nacionālā pašapziņa. Šomēnes iznāca 2 latviešu filmas, Tumšzilais evaņģēlijs un TTT leģenda, un mēs ar puisi bijām redzēt abas 2 šīs filmas. Man ir tāds skatījums, pat ja viņas nav labas, es vienkārši aiziešu uz kino atbalstīt savējos. Un godīgi sakot, abas šīs filmas bija diezgan labas, man patika. Bet es šomēnes ļoti daudz gāju uz kino. Pirms pāris dienām es biju kino ar draudzenēm, un mēs skatījāmies Ļaunā, jeb Wicked, 2. daļu. Un es dzirdēju, ka 2 sievietes, varbūt tā kā 27 līdz 30 kaut kas, runāja, un viena no viņām teica, paskatījās uz TTT filmas plakātu un teica, visi saka, ka ir jāiet skatīties, bet es nevaru ar tām latviešu filmām. Un tā kā es pilnīgi saprotu. Lieta tāda, latviešu filmas vienmēr izklausīsies neveikli, tāpēc, ka latviešu aktieri nav filmu aktieri. Viņi ir teātra aktieri, un viņi runās tā, it kā viņi ir teātrī. Un tas var izklausīties neveikli, tieši tikpat neveikls, cik es izklausos pašlaik, runājot viena pati, jo es neesmu pie tā pieradusi. Bet, un vienkārši mums ir jāatbalsta, manuprāt, vairāk vienam otru. Un vienkārši jābeidz vienam otru tik ļoti apšaubīt un teikt tik daudz slikta. Šis soli ir pabeigts. Tagad vaigu sārtums. Atkal aizvien izmantoju krēmveida produktus.
aizvien neesmu izmantojis pūderi. Un, godīgi sakot, šis produkts, man liekas, nav tā vērts. Viņš ir ļoti populārs sociālajos medijos. Un es teikšu, ka nav tā, ka 100% katru reizi, kad es viņu izmantoju, man patīk tas rezultāts. Tajā vietā, kur es viņu uzliku, tajā vietā pacēla manu bāzi. Es izmantošu šādu te otiņu no rokas. Es ceru, ka jūs saprotat, par ko es runāju. Es mēģināšu varbūt atrast kaut kādu bildi un uzlikt uz ekrāna. Vaigu sārtums, manuprāt, ir viena no svarīgākajām lietām šajā izskatā. Tagad mēs beidzot varam likt pūderi. Es izmantoju šo Revolution pūderi. Es vienu jau izmantoju, man viņš patika. Es neteiktu, ka tas ir pats labākais pūderis. Noteikti var atrast labākus pūderus, bet visi tie, kas ir populāri sociālajos medijos, netiek pārdoti Latvijā, ne Maybelline. Tas tieši kā to var teikt, birstošais pūderis. Mums ir tikai tas, kurš ir ieprasēts iekšā. Ne NYX pūderis jaunais, ne L'Oreal, to arī es neesmu redzējis šeit. Es nesaprotu, kāpēc mums ir tāds pūdera deficīts. Jā, es izmantoju šādu otiņu, lai liktu pūderi, nevis šo te aplikātoru, jo man patīk vairāk tāds dabīgāks izskats. Šis ir nedaudz pārāk spīdīgs, bet gandrīz šāds, un tāpēc man nav tik svarīgi, lai tā pūdera kārta ir tik bieza un koncentrēta. Man pietiek ar vienkārši otiņu. Tāpēc, ka man tā bāze ir bijis tik ilgi, man viss ir tā kā sagājuši šādi, kas nav smuki, tāpēc es to nedaudz pielabošu tagad. Voilà, pārējo uz deguna. Vēl viens liels iemesls, kāpēc es vēlos veidot YouTube video, ir tas, ka man ļoti patīk kosmētika. Man ļoti patīk kosmētika, ādas kopšana, un viss šis tiešām ir ļoti liels mans hobijs un ļoti liela man personības daļa. Es krāsojos praktiski katru dienu. Es strādāju no mājām, bet katru reizi, kad es eju ārā pa durvīm, es uzturu to kā iespēju beidzot uzkrāsoties, ir īpaši, ja es eju uz kino vai šodien es eju satikties ar puisi. Es vienmēr esmu tik priecīga, jo tā ir iespēja uzkrāsoties un justies bišķi īpašāk. Un uzmetu savu virsū pūderi. Man ir ļoti liela mīlestība pret šo visu, un es vēlos ar to dalīties. Vēl viena lieta, pret ko man ir liela mīlestība, ir patiesas atsauksmes par kosmētiku. Es vēlos, lai šī ir vieta, kur tu vari atnākt un dabūt kaut kādu ieteikumu par produktu, kurš tev tiešām kalpos ļoti ilgi. Tā kā tas ir vēl viens mans mērķis ar šo kanālu. Ir viena lieta, es nekad nekrāsoju ikdienā uzacis, bet tā kā man tajos video bija uzkrāsotas uzacis, jo Dua Lipai parasti ir nedaudz ietonētas uzacis. Manuprāt, šis ir manas mammas, jo es neatceros, ka es būtu tik ļoti izlietojis uzacu zīmoli, ja vien es viņu neizmantoju kā acu zīmoli kādu brīdi. Jūs varat darīt to, ko jums patīk darīt ar uzacīm. Jo man liekas, ar uzacīm katram ir tik ļoti sava preference, un tas arī neko daudz nemaina. Godīgi sakot. Nākamais ir atsvānas. Es ņemšu šādu te otiņu. Šo te vidējo toni. Man ļoti patīk šīs atsvānas šajā paletē. Un es vienkārši tā kā iekontūrēšu acis bez maz vai nedaudz ieliekot arī šeit. Nedaudz plakanāku otiņu. Un ar to pašu toni zem acis. Manuprāt, atsvānas ir tā galvenā lieta, kas novērš uzmanību no lokiem zem acīm, tā kā
ja tev arī ir loki zem acīm, lai arī cik labi tu gulētu vai cik tu esi priecīgs dzīvē. Un tas vienkārši nemainās, tad atsvainas, manuprāt, ir lieta, ko var izmantot šim. Tālāk es paņemu šādu pavisam plakanu otiņu un izmantojot šo krāsu, uztaisīsim tādu kā laineri, bet ļoti vieglu un ļoti neizteiktu. Izpudināšu. Tur, kur beidzas pēdējā skropste, tā ir diezgan laba vadlīnija. Tā lai izskatās, ka tā ir vienkārši ēna no tām super garajām skropstām. Un tad es izmantošu šo toni, kas ir perfekts kontūrai, jo viņš ir tik ļoti neuzkrītošs. Un es nedaudz pakontūrēšu degunu. Es ņemšu gaišas atsvainas šo te krāsu uz šāda veida otiņas un uzlikšu šeit uz plakstiņa pirmās daļas. Izmantojot ļoti mazu otiņu un tādu tā kā šampaniešu krāsas highlighteri nedaudz iekšējā kaktiņā, tas vienkārši uzreiz tik ļoti atver acis. Tā kā, redziet, vai jūs pievēršat uzmanību maniem lokiem? Viņi tur ir, bet es izskatos tik daudz vairāk pamodusies, un ka tas pat nav vairs tas, kam tu pievērš uzmanību. Vēl viena interesanta lieta par šo make-up ir tas, ka tas iekļauj vasaras raibumus. Man nepadodas taisīt vasaras raibumus, bet tas, kā es to daru, ir ar vienu no šiem un tumšām brūnām atsvaiņām. Beidzās video. Es pašlaik izskatos ļoti pūderīga. Es izmantoju šo. Redzēt, es viņu nopirku diezgan nesen no Catrice. Šajā brīdī ir svarīgi neizvērt acis, lai te atkal neizveidojas tie. Jūs zināt, par ko es runāju? Tāpēc es centīšos ātrāk izžēlēt. Es ielikšu tumšu laineri augšā un gaišu apakšā. Kā jūs redzat, man ļoti patīk izmantot dažādus produktus un par viņiem plāpāt. Kas ir vēl viens iemesls, kāpēc, protams, es vēlos savu kanālu, kas ir saistīts ar skaistumu kopšanu, jo jums ir jāsaprot, ka viss šo saņēma manas draudzenes, un to bija jāiztur manām draudzenēm, un es vienmēr vēlējos kādam pastāstīt par saviem mīļākajiem produktiem, vai ja man kaut kas nepatika, un es nopirku to par diezgan dārgu naudu, vai arī tas bija kaut kas ļoti populārs internetā, un man likās, ka viņš nav pelnījis to popularitāti. Protams, ka es par to gribu pastāstīt, bet tāpēc es tik daudz traucēju savām draudzenēm. Vēl viens iemesls, kāpēc es vēlējos YouTube kanālu, ir, lai paglābtu savas draudzenes un viņu dārgo laiku. Es izmantošu šo testerīti no Lancome. Tā ir vienkārši melna skropsta tuša. Man ir riebjas, kad man ir kaut kas palicis uz lūpām. Tad es atkal vienkārši uzlikšu lūpu balzāmu. Es izmantošu šo te no Essence lūpu zīmuli. Ok, tas ir viss.
Es ļoti ceru, ka jums patiks šis video, patiks šis make-up un ka jūs to izmēģināsiet pašas vai paši. Un jā, es ceru, ka kaut kas, ko es teicu, vispār bija saprotams. Tiksimies atkal drīzumā. Čau!